uzspēlēsim ar vīriem vienu spēli. Noteikumi pavisam vienkārši. Iedomājamies, ka tuvojas jaunā lauksētas sezona. Visi 4 vīri izlases vīri tiek iemest iekšā. Sarindojam, kurš pēdējais, 3., 2., 1. Un iedod droši komentāriņu pēc saviem ieskatiem. Pirmais noteikti, ka būs Zīgs, viņš tomēr nāk no Madonas. Tad noteikti būs Lasis. 2. jau viņš arī no Kurzemes un ir viņam bijis darīšana. Un tad droši vien 3. būs Nauris, es droši vien kā jaunākais būšu 4. Man vēl tā pieredze nav tik liela. Katrā ziņā, jebkurā gadījumā tā, ka man ir pieredze vislielākā šajā visā seriālā, es domāju, ka es sev lieku 1. vietā. Jā. Nauris ar Zīgu 2. vietā ļoti saspīlēt. Ļoti saspīlēt. Bet pat cik Nauris ir vecāks, došu Nauris 2. un tad Zīgs 3. Lai gan tur visādi varētu būt, bet jā, Francis pārliecinoši pēdējais. Es ceļu ārā 100%. Tā kā nav variantu, tad nākamais ir Lašuks. Viņš tur ir no Ventspils, viņam arī ir kaut kādas, varbūt, zina kaut kādas mazos knifiņas. Un tad ir Nauris, un tad, protams, Francis. Francis, man liekas, nokļūta laukā un nezināt, ko darīt. Tagad Naura viedoklis mums vēl pietrūkst. Vienmēr lauksētā sliņķi nav vajadzīgi. Tātad pirmo mēs balsojam Lasmanārā. Slinkāku cilvēku neesmu redzējis. Tad Francis balsojam, tad Zigi un es palieku kā uzvarētājs. Apsveicam, čempions! Nu ko? Uzvarētājs vīru konkursā, jeb lauksētas jaunajā sezonā paziņojam uz tādu pilsētniecisku fonu par čempionu kļūst Zigmārs Raimo. Pateicoties Naura Mieža tādā viltībā. Un viņi pēc viņu uzskatiem lasmaņu slinkums viņu šoreiz noceļ no piedestāla augstākā punkta. Paldies, tiekās Basītī!